Kari bargi bija, vēl jo bargi kara kungi. Kari ņēma tēvu zemi, kara kungi cerējumu. Aiz tās lielās sāpju jūras staigā ļaudis dziedādami. Staigā ļaudis dziedādami jaunajā Latvijā. Esam drosmīgi. Būsim kopā. Būsim kopā stipri savā mīlestībā pret savu ģimeni, mīlestībā pret pilsētu un mīlestībā pret Latviju. Dievs svētī Latviju. Ko tur meklē? Ik gadu 11. novembrī svinam Lāčplēša dienu. Iededzam svecītes, pie apģērba piesprožam sarkanu lentīti, ejam gājienos. Kas tā par dienu un ko mēs svinam? Es drīzāk teiktu, godinam un atceramies tos, kas cīnījās par Latvijas neatkarību. Daudz tikai ievainoti un krita. Pēc Latvijas brīvības cīņu beigām par tradīciju kļuva lāpu gainis uz brāļu kapiem, svecītes, lentītes. Tā mēs atceramies un pieminam. Gribētos vienreiz tā pa īstam saprast, kas tad toreiz notika. Un tad jāiet uz muzeju. Tas bija vairāk nekā pirms 100 gadiem? Jā, tas bija 1914. gadā. Bija sācies Pirmais pasaules karš, un tajā bija iesaistīta arī Krievijas sastāvā esošā Latvija. Jaunā Latvija bija pilna ienaidnieku. Te bija Vācu armija, un no austrumiem nāca iekšā sarkanā armija. Sanāk, ka brīvā Latvija dzima kara laikā. Karš vēl nebija beidzies, kad mūsu vectāvi 1918. gada 18. novembrī nodibināja Latvijas valsti. Savu valsti, kurā mēs tagad visi dzīvojam. Tātad varētu domāt, ka viss kārtībā. Mēs paši varēsim lemt savu likteni. Tu tiešām domāji, ka tas būtu bijis tik viegli? Latviešu puišiem, vīriem, pat meitenēm un sievietēm nācās sūri grūti aizstāvēt jaundibināto valsti, jo pavisam drīz pēc valsts nodibināšanas Latvijā iebruka padomju Krievijas sarkanā armija. Cīnoties par savu valsti, mūsu senčiem nācās pārdzīvot dažādas sarežģītas un ļoti grūtas situācijas. Armijas mums nebija. To es zinu. Nodibinot valsti tika izveidot Latvijas zemesardze, vairākas virsnieku rotas un studentu rota. Mums ir jābūt bruņotas latviešu vienības.
kad pagaida valdība ar Kārli Ulmani priekšgalā 1919. gada janvāra pirmajās dienās bija spiesta pamest Rīgu, lai pārceltos uz Liepāju, tā 5 dienas palika Jelgavā. Tad iznāk, ka Jelgava uz 5 dienām kļuva par Latvijas galvaspilsētu. Jā, un tieši šeit 5. janvārī tika izveidots pirmais latviešu atsevišķais bataljons ar Oskara Kalpaka priekšgalā. Notikumi sakoja viens otram, visus grūti pat iegaumēt. Rekur. Pavisam drīz, 1919. gada 3. martā, smaga kauja pie Airītēm, un tajā krita arī pirmais bruņoto spēku komandieris Oskars Kalpaks, kuru pieminot, arī Jelgavā ir Oskara Kalpaka vārdā nosaukta iela. 16. aprīlī Liepājā notiek bruņots valsts apvērsums, tiek gāzta pagaida valdība. Jūnijā un jūlijā notiek Cēsu kaujas un Juglas kaujas. Tikai 1919. gada 10. jūlijā tika nodibināta Latvijas armija. Rudenī lielākie notikumi notika Rīgā un Jelgavā. Tos esam paraduši saukt par Bermontiādu. Es taču dzirdēju, ka tā sakām. Dažādas kaujas operācijas notika gan Kurzemē, gan Zemgalē, kur Krievu un Vācu armijas vienības uzbruka Latvijas armijai. Bermonta armijas uzbrukums Rīgai notika 1919. gada 8. oktobrī. Bermontiāda. Kas tad bija šis Bermonts? Tāds kā bandīts. Bermonts bija Krievijas rietumu brīvprātīgo armijas virspavēlnieks. Bermontieši sakāva pie Rīgas, no aizstāvjiem prasīja gan lielu drosmi, gan spēku, gan izturību. Grūti iedomāties, bet viņi to izdarīja. Vai par to stāsta filmā Rīgas sargi? Jā, Bermonta sakāva un izšķirošās kaujas pie Rīgas notika 1919. gada 11. novembrī. Tāpēc ik gadu to atzīmējam. Bet ar Rīgas atbrīvošanu jau viss nebeidzās. Nākamā pilsēta, kas tika atbrīvot no bermontiešiem, bija Jelgava. Tas bija ļoti smagas kaujas ar daudziem kritušajiem. Skaties, šeit pēc smagām kaujām Jelgavā nofotografējušies kareivji, brīvprātīgie. Viņam nav vienādu, glītu, ērtu un siltu formas tērpu. Diez vai viņi ir pat ēduši, taču viens viņiem ir skaidrs – Latvija ir pelnījusi brīvību. Vai tu sevi varētu iedomāties starp viņiem? Vai tu brīvprātīgi ietu, ja zinātu, ka varētu nepalikt dzīves? Fotografija ar puiši pat jaunāku par mums. Viņi gāja, cīnījās, gulēja ierkuma dubļos, sala, ļoti daudz zaudēja dzīvību. Pēc kaujām ar Bermontu krituši 154 virsnieki un 2875 karavīri. Ievainoti 3844, 241 kontuzēts. Un tas viss par Latviju. Bermonta armijai bija vairāk kā 40 000 kaujinieku, Latvijas armijai ap 12 000 kareivju. Tehnikas samērs bija vēl skumjāks. Pret Bermonta 100 lielgabaliem, 600 ložmetējiem un 100 lidmašīnām Latvija varēja likt pretī 20 lielgabalus, 68 ložmetējus un 3 lidmašīnas. Pārējā daļa Latvijas armijas tobrīd atradās Latgalē, kur karoja ar lielniekiem. Zinu, ka Jelgava atbrīvoja 21. novembrī. Un Bermontu padzina no Latvijas līdz 15. decembrim, bet tikai 20. gada 11. augustā tika parakstīts miera līgums starp Padomju Krieviju un Latviju. Tātad pēc 21 mēneša kara darbības periods ir beidzies. 628 Latvijas neatkarības kara dienas, brīžam pilnas izmisuma un neticības nākotnē. Tātad gandrīz 2 gadi. No 2 552 000 iedzīvotāju 1914. gadā, Latvijā 1920. gadā vairs bija tikai 1 596 000 iedzīvotāju. Latvija bija izpostīta, nestrādāja ražošanas uzņēmumi, jo iekārtas bija aizvestas uz Krieviju. Bija sagrauts pilsētas un stipri cietuši lauki. Tad mēs šajā karā zaudējam gandrīz vai 1 miljonu Latvijas iedzīvotāju. Jā, nežēlīgi. Bet karš bija beidzies, un nu varētu sacīt, ka valsts ir ne tikai pasludināta, bet arī nosargāta. Un tā varēja sākt dzīvot. Mūsu cilvēki bija paveikuši te neiespējamo. No nelielas 400 karavīru grupas kara sākumā līdz 76 000 lielai karavīru armijai neatkarības kara noslēgumā. Nosargājuši Latviju, nosargājuši iespēju būt brīviem brīvā valstī. Tas ir patriotisms.
Tā ir īsta dzimtenes mīlestība. Manuprāt, būtiski, ka Latvijas neatkarības karā par savas valsts brīvību kopā cīnījās gan latvietis, gan krievs, gan baltvācietis, gan lietuvietis, igaunis, polis. Tas nebija tikai latviešu karš par savu valsti, tas bija Latvijas tautas karš par savas zemes brīvību un neatkarību. Jā, un vēl svarīgi atcerēties, ka Latvija ir vienīgā valsts, kas vienlaicīgi karojas pret Krieviju un Vāciju un abas uzvarējusi. Vai tu to zināji? Tagad zināšu, un es apbrīnoju to, ka starp Pirmo un Otro pasaules karu Latvijas iedzīvotāji spējuši ierindot Latviju starp Eiropas attīstītākajām valstīm. Lāčplēša ordenis, bet par ko to piešķīra? 1919. gada 11. novembrī Bermuda armijas sakāves diena tika nosaukt par Lāčplēša dienu, un vienlaicīgi šī diena ir arī Lāčplēša kara ordeņa dzimšanas diena. Zīmīgi, Lāčplēša kara ordeni mūsdienās nevar saņemt pat par vislielāko varonību. To piešķira tikai un vienīgi tiem, kas varonīgi cīnījās šajā neatkarības karā. Ir 2145 Lāčplēša kara ordeņi, kuri tika piešķirti tā laika varoņiem, daudz no tiem jau pēc nāves. Ordeņa devīze skan lakoniski – par Latviju. Tas ir atgādinājums, ka Latvijai neatkarību neviens nav uzdāvinājis. Tā tikusi sūri izcīnīta, pat maksājot ar dzīvību. Es redzēju pieejas plāksni, kurā iekalta to Jelgavas ģimnāzijas audzēkņu vārdi, kuri ir saņēmuši Lāčplēša ordeni. Starp citu, ar Lāčplēša kara ordeni apbalvots arī 3 sievietes. Un jaunākais no kavalieriem ir bijis Fricis Friedrichs Brikmanis, kurš varoņdarba pastrādāšanas laikā bija tikai 14 gadus vecs. Pajautāšu vecākiem. Varbūt arī kāds no maniem radiniekiem ir piedalījies Latvijas neatkarības karā un ir apbalvots ar Lāčplēša kara ordeni. Es tomēr gribu atgriezties pie Lāčplēša dienas. Kā tu domā, kāpēc tā nosaukt tieši Lāčplēša vārdā? Tu taču esi dzirdējis teikt par Lāčplēsi. Viņš, kā vēsta teik, bija ļoti stiprs. Arī tie cilvēki, kuri cīnījās Latvijas neatkarības karā, bija spēcīgi vīri. Daudz bija jauni puiši no skolas sola. Viņam agri bija jākļūst pieaugušiem, jākaro ar ienaidnieku. Daudzi krita, tā arī no dzīves neko neredzējuši. Viņus pieminot, mēs ejam Lāpu gājienā un Jelgavā noliekam ziedus pie Lāčplēša pieminekļa. Bet vai tu zini, kāds ir pieminekļa stāsts? 1932. gadā uzcēla Jelgavas brīvības pieminekli, lai pieminētu kritušos un godinātu Latvijas neatkarību. Bet vai tu zini, kāpēc Jelgavā ir 2 Lāčplēša pieminekļi? Tā nu ir iznācis, ka mūsu zemi ik pa laikam iekārojuši lielvalsts. Jau Otrā pasaules kara laikā, 1942. gadā, pēc Vācu okupācijas varas rīkojuma pieminekļa autorim Kārlim Jansonam lika bruņinieku tēlu nokalt. Savukārt 1950. gadā, pēc padomju okupācijas varas rīkojuma pieminekli vispār sagrāva. Un tikai laimīga sagadīšanās dēļ, un noteikti tas ir arī simboliski, Lāčplēša ķermeņa augšdaļu drupinātāji nevarēja sadalīt, tā tika aprakta. Tikai atmodas gados to laimīgas sakritības pēc atrada un novietoja šeit pie muzeja. Tas ir kā simbolisks atgādinājums, ka tautas spēku, pārliecību un dzimtenes mīlestību var aprakt, bet nevar iznīcināt. Sākotnējā vietā pieminekļa autora dēls tēlnieks Andrejs Jansons izgatavoja kopiju, un 1992. gada 21. novembrī Jelgava atguva vienu no saviem simboliem. Turpmāk, godinot mūsu Lāčplēšus, atcerēšos, ka viņi mums nosargāja Latviju. Mums ir sava valsts un savi varoņi, ar kuriem lepoties. Varonība katrā laikā gan ir citāda. Arī miera laikos rodas brīži, kad jāpieņem ir drosmīgi lēmumi. Tieši tā. Patriotisms nenozīmē tikai kaujas un cīņas par savu valsti. Patriotisms sāks ar savas ģimenes mīlestību, ar savas vietas, pilsētas un līdzcilvēku cieņu. Ne tikai ejot Lāpu gājienā vai dedzinot svecītes, vēlos viņus pieminēt. Vēlos viņus pieminēt arī ar saviem darbiem. Bet kā un ko darīsi tu?